Ugunsizturīgā keramika – materiāls, kas iztur ārkārtēju karstumu krāsnīs un raķetēs. Sveiki! Te inženierijas detalizācija. Šodien mēs ienīrām ekstrēmu temperatūru pasaulē, kur parastie materiāli vienkārši izkustu vai iztvaikotu. Mēs runājam par ugunsizturīgo keramiku, īstajiem anonīmajiem varoņiem, kas ļauj darboties rūpniecībai un padara kosmosa izpēti par realitāti. Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies, kā ir iespējams kausēt metālus pie vairāk nekā 1500 grādiem pēc Celsija? Vai kā raķete spēj izlausties cauri atmosfērai, nesadegauties? Atbilde slēpjas šajos pārsteidzošajos materiālos. Bet kas tieši ir ugunsizturīgā keramika? Iedomājieties materiālu, kas ne tikai iztur temperatūras, kurās tērauds kļūtu šķidrs, bet arī saglabās savas mehāniskās un strukturālās īpašības šajā elles karstumā. Tieši to tās arī dara. Tās ir industriālo krāšņu, ķīmisko reaktoru un pat siltuma vairogu, kas aizsargā mūsu astronautus mugurkauls. Bez tām liela daļa mūsu industriālās civilizācijas vienkārši nepastāvētu. Tās ir pēdējā barjera starp postošo karstumu un strukturālo integritāti, nodrošinot, ka būtiski procesi var notikt droši un efektīvi. Tagad lielais jautājums. Kā šie materiāli spēj paveikt šo varoņdarbu? Kas padara tos tik īpašus, spējīgus izturēt apstākļus, kuros lielākā daļa citu materiālu vienkārši sabruktu? Atbilde ir dziļi iesakņojusies to atomārajā struktūrā un ķīmiskajās saitēs, kas tos veido. Tieši šeit materiāla inženierija satiekās ar fiziku un ķīmiju, lai radītu īstus termiskos supervaroņus. Atšķirībā no metāliem, kurus raksturo metāliskās saites, kur elektroni ir delokalizēti brīvā elektronu mākonī, ugunsizturīgās keramikas veidojas ar jonu saitēm un vai kovalentajām saitēm. Padomājiet, piemēram, par alumīnija oksīdu, silīcija dioksīdu vai magnija oksīdu, kas ir daudz ugunsizturīgo keramiku pamatkomponenti. Šajos savienojumos atomi ir cieši saistīti. Jonu saitēs, kā tas ir magnēzitā, notiek elektronu pārnešana, veidojot pozitīvus un negatīvus jonus, kas spēcīgi pievelkās viens otram, izveidojot stingru un sakārtotu kristālisko struktūru. Savukārt kovalentajās saitēs, kā tas ir silīcija dioksīdā, atomi ļoti specifiski dalās ar elektroniem, veidojot virzītas un ārkārtīgi stipras saites. Bet kāpēc šīs saites ir stiprākas nekā metāliskās, kad runa ir par siltumu? Enerģija, kas nepieciešama, lai pārautu jonu vai kovalento saiti, ir daudz lielāka nekā enerģija, kas vajadzīga, lai izjauktu metāla elektronu mākoņu struktūru. Metālā temperatūras paaugstināšanās liek atomiem vibrēt intensīvāk, vājinot saites un ļaujot atomu plaknēm slīdēt vienai pār otru. Tas noved pie izturības zuduma un gal galā pie kušanas. Savukārt keramikā jonu un kovalento saišu stingrība notur atomus stingri vietā, pat intensīvu vibrāciju gadījumā, ko izraisa karstums. Tas ir kā salīdzināt ķēdi ar vaļīgiem posmiem, kas ir kā metāls, ar metinātu režģa struktūru, kas ir kā keramika. Režģa struktūrai ir nepieciešams daudz vairāk enerģijas, lai to izjauktu. Šī augstās saites enerģija ir pirmais un pats būtiskākais keramikas izturības noslēpums. Tagad tieši saistīta ar ķīmisko saišu stiprumu ir keramikas spēja izturēt ļoti augstas temperatūras, nesakūstot. Alumīnija oksīdam, piemēram, ir kušanas temperatūra aptuveni 2072 Celcijos, bet magnija oksīds ir vēl iespaidīgāks, tas kūst ap 2800 Celcijos. Salīdzinājumam, tērauds, materiāls, ko uzskatām par izturīgu, kūst ap 1000
500 Celsius. Un kāpēc šīs kušanas temperatūras ir tik augstas? Tāpēc, ka nepieciešamā siltumenerģija, lai pārvarētu jonu un kovalento saišu stiprumu un izjauktu kristālisko struktūru, ir milzīga. Ir jānodrošina kolosāls enerģijas daudzums, lai atomi varētu atdalīties no savām fiksētajām vietām kristāliskajā režģī un sāktu brīvi kustēties, kas raksturo šķidro stāvokli. Šī termiskā stabilitāte nozīmē, ka pat vidēs, kur metāls jau ir kļuvis par burbuļojošu šķidrumu, ugunsizturīgā keramika paliek cieta un strukturāli neskarta, saglabājot savu formu un funkciju. Vēl viena būtiska ugunsizturīgo keramiku īpašība ir to zemā siltumvadītspēja. Lai izmērītu siltumvadītspēju, mēs izmantojam vienību vati uz metru kelvina. Metāli, piemēram, varš, ir ar 400 vatiem uz metru kelvina, bet alumīnijam ir apmēram 200 vati uz metru kelvina. Un tie izrādās lieliski siltumvadītāji. Savukārt ugunsizturīgajām keramikām šīs vērtības ir daudz zemākas, parasti no 0,5 līdz 5 vatiem uz metru kelvina. Bet kā tas notiek? Siltuma izplatīšanās cietvielās notiek galvenokārt ar diviem mehānismiem – atomu režģa vibrāciju, jeb fononu palīdzību, un brīvo elektronu kustību. Metālos brīvo elektronu pārpilnība nodrošina ļoti efektīvu siltumenerģijas pārnesi. Tomēr keramikā, kā jau minējām, brīvo elektronu nav. Siltuma pārnese gandrīz pilnībā ir atkarīga no kvantizēto atomu svārstību izplatīšanās kristāla režģī. Keramikas kristāliskā struktūra, kas bieži ir sarežģīta un nevienmēr sakārtota, ar tās defektiem un piemaisījumiem, gan tīšiem, gan netīšiem, darbojās kā barjera šo fononu efektīvai izplatībai. Atomu svārstības sastop daudz šķēršļu un tiek izkliedētas, apgrūtinot ātru enerģijas pārnesi no viena materiāla gala uz otru. Šī spēja izkliedēt siltuma enerģiju ir būtiska, lai aizsargātu krāsnes ārpusi vai raķetes struktūru no iekšējā vai ārējā karstuma. Vēl viens ļoti svarīgs aspekts ir izplešanās. Iedomājieties materiālu, kas uzsilstot ļoti ātri izplešās. Ja tas ir ierobežots, vai ja dažādas tā daļas uzsilst ar atšķirīgu ātrumu, iekšējie spriegumi var būt tik lieli, ka tas vienkārši saplīst. Ugunsizturīgajām keramikām no otras puses ir zems termiskās izplešanās koeficients. Tas nozīmē, ka tās ļoti maz izplešās un saraujās temperatūras svārstību rezultātā. Un kāpēc tas ir tik svarīgi? Augstas temperatūras vidē, kur notiek sildīšanas un dzesēšanas cikli, materiāls ar augstu termisko izplešanos pastāvīgi būtu pakļauts spriegumam, kas noved pie noguruma un strukturālas atteices. Ugunsizturīgo keramiku zema termiskā izplešanās samazina šos spriegumus, ļaujot tām saglabāt savu struktūrālo integritāti pat ļoti spēcīgu termisko triecienu gadījumā. Šī īpašība ir ļoti svarīga krāšņa ilgmūžībai un arī aerokosmisko komponentu drošībai, kas saskarās ar straujām temperatūras izmaiņām. Vēl viens svarīgs faktors ir poraina struktūra keramikā, un dažām pielietojumu jomām pat blīvas keramikas zemā siltumvadītspēja vēl nav pietiekama. Te parādās izolējošās ugunsizturīgās keramikas, kurām ir poraina struktūra. Bet kā tas palīdz? Gaiss vai jebkurš cits gāzes veids ir lielisks siltumizolātors, tāpēc tam ir daudz zemāka siltumvadītspēja nekā lielākajai daļai cieto vielu. Izveidojot struktūru ar porām, kas ir savienotas vai izolētas, gaiss tiek iesprostots materiāla iekšpusē. Šis iesprostotais gaiss darbojās kā papildu barjera siltuma pārnesei, samazinot materiāla kopējo siltumvadītspēju. Tas ir kā valkāt dūnu jaku. Ne jau pašas dūnas silda, bet gan gaiss, ko tās iesprosto.
Porainība tiek rūpīgi kontrolēta ražošanas procesā, lai optimizētu šo izolējošo īpašību, radot vieglus un ārkārtīgi efektīvus materiālus siltuma saglabāšanā. Un kādi ir ugunsizturīgo keramikas veidi? Pamatojoties uz to sastāvu un īpašībām, ugunsizturīgās keramikas tiek klasificētas vairākos veidos. Katrs no tiem ir optimizēts konkrētam pielietojumam. Ir silīcija dioksīda keramikas, kas ir ekonomiskas un tiek izmantotas krāsnīs stikla ražošanai, kā arī alumīnoksīda keramikas, kas nodrošina izcilu mehānisko un termisko izturību. Un magnēzijas keramikas, kas ir ideāli piemērots bāziskiem un ļoti augstas temperatūras apstākļiem, piemēram, cementa krāsnīm. Un silīcija karbīda keramikas, kas apvieno augstu izturību pret termisko šoku un labu siltumvadīt spēju noteiktām pielietojuma jomām. Turklāt mēs varam tās iedalīt blīvajos ugunsizturīgajos materiālos, kas ir strukturāli un izturīgi pret koroziju, un izolējošajos ugunsizturīgajos materiālos, kas ir poraināki un paredzēti siltuma zudumu samazināšanai. Un kur mēs varam redzēt šos pārsteidzošos materiālus darbībā? Praktiski visā smagajā rūpniecībā. Metalurģijā tie izklāja augstās krāsnis un liešanas kausus, izturot kausēto metālu, kura temperatūra pārsniedz 1600 grādus pēc Celsija. Stikla rūpniecībā tie veido kausēšanas tvertnes, kur smiltis pārvēršas šķidrā stiklā. Cementa ražošanā rotējošās krāsnis, kas darbojas ļoti augstās temperatūrās, ir atkarīgas no ugunsizturīgiem oderējumiem, lai varētu darboties. Un tas ar to nebeidzas, jo naftas pārstrādes rūpnīcas, atkritumu sadedzināšanas iekārtas, keramikas krāsnis un pat mājas kamīni izmanto kādu ugunsizturīgās keramikas veidu. Jūsu ķieģeļu grilam vai malkas plītī vajag ugunsizturīgus ķieģeļus, lai visa konstrukcija nesaplaisātu tiešā saskarē ar uguni. Taču ugunsizturīgā keramika nav ierobežota tikai ar Zemi, tā ir absolūti būtiska kosmosa izpētēji. Vai jūs kādreiz esat aizdomājies, kā kosmosa kuģis vai kapsula spēj atgriezties Zemes atmosfērā, nepārvēršoties ugunsbumbā? Atbilde slēpjas termiskajos vairogos, kas izgatavoti no modernām ugunsizturīgām keramikām. Atgriešanās atmosfērā laikā berze ar atmosfēru rada temperatūru, kas var pārsniegt 1650 grādus pēc Celsija. Tādi materiāli kā augstas tīrības silīcija dioksīda flīzes, kas klāja kosmosa kuģa virsmu, ir izstrādāti, lai izturētu šo ārkārtējo karstumu, izkliedējot to un aizsargājot kuģa iekšējo struktūru. Un, pats svarīgākais, astronautus. Raķetēs izplūdes sprauslas un svarīgākās detaļas arī tiek izgatavotas no ugunsizturīgas keramikas vai keramikas kompozīta materiāliem. Tas nodrošina, ka dzinējs var darboties ļoti augstās temperatūrās, nesabojājoties. Tā ir materiāla inženierija uz savu iespēju robežas, kas ļauj cilvēcei izpētīt kosmosu. Ja tu esi ticis līdz šai vietai un tev patika video, neaizmirsti abonēt, ja vēl neesi abonējis. Uzspied patīk un ieslēdz paziņojumu zvaniņu. Un ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par biedru, lai palīdzētu mums turpināt veidot saturu šeit platformā un tiktu pieminēts mūsu video. Ja tu esi ticis līdz šai vietai, es aicinu tevi apskatīt kursus, kurus mēs iesakām. Tātad, noskanē ar savu tālruni šo QR kodu vai noklišķini uz saites aprakstā par mūsu kursiem. Tur tu atradīsi Excel, 3D modelēšanas, AutoCAD, oratorijas un daudzus citus kursus. Tie ir kursi, kurus esam izvēlējušies mēs, šī kanāla komanda, un par kuru kvalitāti varam apliecināt. Un ja tu vēlies sākt savu klātbūtni tiešsaistē, sākt ierakstīt video sociālajiem tīkliem, šajā QR kodā mēs esam atlasījuši aprīkojumu, ko izmantojam mūsu studijās. Un tu vai esi kādreiz aizdomājies par šo materiālu nozīmi? Vai zini kādu citu aizraujošu ugunsizturīgo keramiku pielietojumu? Atstāj savu komentāru zemāk, dalies ar savām idejām un turpināsim šo sarunu. Šeit blakus ir divas interesantu video iespējas, kuras tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu zinkāri. Un ja vēlies mums palīdzēt, nospied patīk, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tas arī viss, inženierijas cienītāji. Liels apskāviens un tiekamies nākamajā video.